Sveicināts klausītāji! Tu šobrīd klausies Vidzemes augstskolas podcastu Students runā, rubriku Vai viegli būt pirmkursniekam. Epizodēs, kuras veidosim mēs, Beatrice un Elīze, tu dzirdēsi to, kā pateicībā ir būt pirmā kursa studentam, no izaicinājumiem līdz pat iespējām. mēs piedāvājam skatu no studenta studentam. Runāsim par kopītnēm, lekcijām, ārpus studiju aktivitātēm un visu to, kas ir svarīgs uzsākot studijas. Podkāstā mēs iekļausim pieredzes stāstus, atmiņas, praktiskus ieteikumus un atziņas, kas palīdzēs labāk sagatavoties studiju sākumam. Turpini klausīties un uzzini, kā ir gājis mūsu studentiem. Šodien studijā ciemos ir Vidzemes augstskolas studiju programmas biznesa vadība 2. kursa studente Ērika. Sveika, Ērika! Sveiki! Šodienas epizodi vadīšu es Elīze, un šajā epizodē mēs runāsim par to, kāda ir dzīve kopmītnēs, kā norit ievākšanās, pirmās nedēļas kopmītnēs un kā studenti plāno savu budžetu. Mazliet pastāsti par sevi, kā tu nonāci Vidzemes augstskolā. Es zināju jau no paša sākuma, ka es negribu studēt Rīgā, un es uzskatu, ka Vidzemes augstskola bija tāds labs variants, kas nav pārāk tālu no manas māju pilsētas, un arī ir tāda laba smuka pilsēta. Šis ir ļoti bieži dzirdēts iemesls, kāpēc cilvēki izvēlas studēt tieši Vidzemes augstskolā. Kas tev visvairāk pārsteidza sākot studijas? Sākot studijas man pārsteidz tas, ka grafiks ir tāds brīvāks nekā sākotnēji likās. Ja vidusskola ir pierasts tas, ka no 8 rītā līdz 3 pēcpusdienā tur ir stundas visas, ierodoties Vidzemes augstskolā bija pārsteigums par to, ka lekcijas notiek no 9 rītā līdz kaut kādiem 1 vai arī kādiem 5 vakarā. Tagad ķersimies klāt pie jautājumiem, kas būs tieši par dienesta viesnīcu un ievākšanos tajā. Kā tu izlēmi dzīvot kopmītnēs? Dzīvot kopmītnēs jau es biju izdomājis no paša sākuma. Es pat vispār nedomāju par to, vai dzīvot vai nē. Es vienkārši zināju, ka es gribu dzīvot kopmītnēs. Vai tas bija arī atkarīgs no tā, ka tu nedzīvo Valmierā, arī no tā attāluma, kur ir tava māju pilsēta? Jā, es esmu no Siguldas, līdz Valmierai sanāk stunda vismazāko braukt, un es izlēmu to, ka ikdienā veikt šo ceļu tas ir diezgan neizdevīgi, gan transporta ziņā, gan braukšanas ziņā, to, ka vienkārši apniks kādā brīdī braukāt to katru dienu no rīta uz turienu un vakarā atpakaļ. Plus vēl kojās sanāk vieglāk un izdevīgāk dzīvot nekā katru dienu braukāt. Jā, tas ir diezgan saprotami. Varbūt var pastāstīt, kā noritēja ievākšanās process, sākot ar visiem dokumentiem, līgumiem, ar to, ka ir jāgaida rindā, vai tev nebija jāgaida rindā. Es teikšu tā, ka pats sākums tam visam procesam ir, kad atnāk e-pasts ar to, ka var pierakstīties un atnākt līgumu parakstīt tādā un tādā dienā. Ja es pareizi atceros, bija 2 dienas, ka to var izdarīt, ka pirmajā dienā bija no rīta līdz vakaram vai no rīta līdz pēcpusdienai, un otrajā dienā bija kaut kāds, no rīta līdz pēcpusdienai, ka tur otrajā dienā bija tāds ierobežotāks laiks nekā pirmajā dienā. Bet, jā, es parasti ierados pirmajā dienā visu izdarīt, gan pirmajā kursā, gan tagad 2. kursā. Es atbraucu pirmajā gadā, man vispār nebija rindas, ka es atnācu uz dienas tiesnīcu, aizgāju pie komandantes, pateicu, ka man vajag līgumu parakstīt. Parakstīju līgumu, atdevu atpakaļ, iedeva istabiņas atslēgu, un tā arī aizgāju prom. 2. gadā tur gan bija tāda bišķi garāka rinda, bet, tās rindas iet diezgan raiti cauri, jo viņi vienkārši iedod tev pilspalvu, iedod tev papīru, izlasi visu līgumu, paraksti, saraksti, ko vajag, un dodies tālāk. Bet, ideāli ir tas, ja tu vienkārši paņem savu rakstāmo līdzi. Jā, no manas pieredzes nebija tas, kad man pirmajā kursā, kas ir arī šogad, nebija rindas, mums bija 2 vai pat 3 stundu rindā jāstāv, kas bija diezgan interesanta pieredze. Varbūt tu vari pastāstīt, kāds bija tavs pirmais iespējas par istabiņu, tās plānojumu un vispār par to, ko tu ieraudzīji? Atverot durvis uz kājām, tieši savu istabiņu. Man bija tāds neliels kultūras šoks par to, ka viss ir tāds minimalistisks ļoti, ka tur ir tīri 2 gultas vienā istabā, galds un 2 krēsli.
Pirmajā gadā, kad es dzīvoju citā istabiņā, man tur bija 2 gultas, 2 naktsgaldiņi, 1 lielais galds un 1 krēsls. Tur nebija nekādi skapji, nekas tāds. Jo viss tas lielais skapis, kas skatās tas drēbju skapis, viņš bija koridorī, ieiet iekšā istabā. Tur vienkārši viena visa siena skaitās kā viens liels skapis, kur var turēt, es nezinu, traukus, drēbes, jakas, botas. Nu, tas ir atšķirībā, kā kurš viņu pielieto. Bet tālāk aizvērs to pašu istabu, jā, nu, tur diezgan minimalistiski. Un pārācoties tagad uz citu istabiņu, 2. kursā, man gadījās tā, ka mums bija 2 gultas, nebija vispār nakts galdiņu. Bija 2 galdi, viens tāds liels galds, tāds garš un viens tāds, nu, mazāks galds, un tad arī 2 krēsli. Bet arī vispār gadījās tas, ka šogad vispār kojās manā istabā nebija leduskapis. Līdz ar to man nācās, no savas puses atvest leduskapi uz kojām. Jā, tā ir ļoti interesanta pieredze, jo tas pirmais iespējas, kas man bija tieši tāds pats kā tev, kad es biju pārsteigta par to, ka tieši tajā guļamistabā nav skapja, ka tas skapis viss ir koridorī. Vai bija kas tāds, kas tevi pārsteidza? Manuprāt, mani pārsteidz vienkārši tas minimālisms, kas ir tajās kojās, ka praktiski vienkārši dzīvošanas minimums. Nu, ja tu gribi kaut ko pats pielikt, pats ievest, tad, nu jā, tu to droši vari darīt. Jo, piemēram, es atvedu sev skāpi, ko istabā turēt, nevis izmantot to lielo skāpi, kas ir koridorī, bet es vienkārši atvedu sev skāpi atsevišķi, ko istabā turēt. Bet, tas, arī nav aizliegts izpausties ar visām tām dekorācijām, kas tur ir, bet, protams, tas viss samēra robežās tā, lai tāpēc netiek bojāts, tā, lai sienās nepaliek caurumi, nekas tāds. Tas tev vairāk pārsteidza pozitīvi, tas, kad ir tieši tas minimāls, vai tas tev pārsteidza negatīvi, ka tu biji gaidījusi, kad būs kaut kas vairāk? Ja godīgi, no pašā sākumā tas pirmais iespējas bija tas, ka es gaidīju bišķi kaut ko modernāku, bet no laika ejot es sapratu to, ka tas minimālisms un to, kā tās kojas šobrīd izskatās, ka tas ir ok, ka tas īstenībā reāli tieši atvieglo to visu darbu man, to, ka es varu izpausties ar dekorācijām. Kā notika iepazīšanās ar istabas biedriem? Man īsti nebija tāda iepazīšanās, jo es gan 1. kursā, gan tagad 2. kursā es ar pazīstamiem dzīvoju. Labi, tagad sanāk 2. kursā, ka blakus istabiņā nedzīvo tāda pazīstams cilvēks, bet, sanāca tā, ka tad, kad sanāca satikties, protams, stādījāmies priekšā par to, kas mēs esam, izrunājām tāds small talk, to, ka mēs pateicam, no kura kursa mēs esam, un apmēram tā. Es teiktu, ka šobrīd dzīvošana ir diezgan ok. Vairāk es ar savu istabas biedreni, mēs dzīvojam vairāk par kojām, bet mūsu kaimiņies viņas retāk ierodas kojās, ir arī tādas situācijas. Vai bija kas tāds, pie kā bija grūti pierast sākumā? Sākumā, laikam, grūti bija pierast vienkārši pie tās istabas kā tādas, ka tu dali to istabu ar kādu citu. Ja es vienkārši esmu pieradusi nedalīt istabu, tas, ka tā kā man ir pašai sava istaba, bet tad, kad jādzīvo ar kādu kopā, tad ir, protams, jādomā ne tikai par savām vēlmēm, bet arī par tev istabas biedru vēlmēm, plus vēl ir tas, ka jums uz 4 cilvēkiem ir viena kopīga tolete, līdz ar to arī par to ir jādomā. Par leduskapju izvietojumu. Labi, tas ir kurš pērk vairāk pārtiku, kurš pērk mazāk pārtiku. Bet arī tas viss, ka tas vairs nav tikai tev kā vienam cilvēkam, tas ir uz jums vairākiem. Cik tur jūs 2, 3 vai 4 cilvēki esat. Vai tu dzīvoji 1. kursā viena pati, vai tu dzīvoji 2 istabiņā, jo ir arī tāda iespēja dzīvot vienam pašam? Jā, ir tāda iespēja dzīvot vienam pašam, ja tu esi viens pats, tad tur uzreiz ir cena arī savādāk. Bet 1. kursā sākotnēji es dzīvoju ar vienu pazīstamu meiteni no savas pilsētas, bet viņa kādā brīdī vienkārši izvācās ārā. Līdz ar to es praktiski lielāko daļu nodzīvoju vienatnē istabā, bet šogad es dzīvoju kopā ar pazīstamu meiteni.
kā tev patika labāk dzīvot? Vai, kad tu dzīvoji viena pati, vai tagad, kad tu dzīvo ar sev pazīstamu meiteni divatā? Nu, tas ir atkarīgs no paša cilvēka, jo, piemēram, man tāds līdzsvars labāk patīk. Tas, ka, tā kā, jā, man patīk dzīvot ar pazīstamu cilvēku, bet tajā pašā laikā prasās arī, dažkārt vienam pabūt. Zin kā, 24/7 būt apkārt kādam cilvēkam, man personīgi, piemēram, dažkārt tas ir pa daudz. Es domāju, ka klausītāji daži arī varētu tam piekrist. Bet mēs esam atraduši tam visam līdzsvaru. Līdz ar to man ir vienkārši tas balans. Man patīk gan ar cilvēku dzīvot kopā, gan bez, bet katram ir savs vēlms. Protams, jā, ik viens no mums vēlas to savu personīgo telpu, un kādreiz arī pabūt vienam ir patīkami. Ko tu noteikti ieteiktu paņemt līdzi uz kopmītnēm, braucot pirmo reizi, tā kā uz to ievākšanos? Uz ievākšanos es noteikti ieteiktu paņemt gan segu, gan spilvenu, gan pārvalkus abiem diviem, gan palagu arī noteikti. Tad es arī ieteiktu paņemt čības uzreiz kaut kādas. Tad es vēl ieteiktu līdzi paņemt kaut kādu dvieli, lai ietu dušā. Un tad es arī vēl ieteiktu paņemt līdzi visus tos toaletes piedurumus, kas ir vajadzīgi. Jā, tādas, tā teikt, izdzīvošanas lietas, lai pašam ir forši dzīvot, un nav tā, ka tev nekā nav. Toaletes papīrs arī. Tas arī tāds labs savādāk. Tur būs kā būs. Varbūt bija kaut kas tāds, ko tu paņēmi līdzi, bet beigās izrādījās, ka tev tas pilnībā nebija vajadzīgs un pilnībā lieka lieta. Es teiktu, ka es sākotnēji pārvērtēju nepieciešamību priekš drēbēm. Tas, ka es paņēmu praktiski pusi skapi līdzi, ņemot vērā to, ka tā kā es pirmajā gadā braucu katru nedēļas nogali atpakaļ uz mājām, es pārāk daudz drēbes paņēmu. Tas ir viena lieta, ko es sapratu. Es tur paņēmu kaut kādas 7 bikses, 13 džemperus, kreklus tikpat daudz, tur arī visas citas maiņas drēbes, visas botas iespējamās, kurpes, jākas. Beigās sanāca vienkārši, ka tās drēbes vai stāv, vai visu laiku tiek vizinātas turpat pakaļ. Līdz ar to, ja ir cilvēki, kas nedēļas nogalēs brauc atpakaļ mājās, tad es ieteiktu nepārspīlēt ar tām drēbēm. Tas jau tiek tās drēbes visu laiku vizināts apkārt. Bet ja viņas paliek kojās, tad, es nezinu, kaut vai visu skapu var ņemt līdzi. Es arī ar šo saskāros, ka es sākumā ņēmu tik daudz drēbes, kad es nezinu, es laikam gatavojos tam, kad kaut kas notiks un man vajadzēs tik daudz drēbes. Es pat nezinu, kas īsti varētu notikt, kad vajadzētu tik daudz drēbju. Bet man liekas, ka ir jāaiziet cauri tādam posmam, kurā tu saproti, kas tev tiešām ir vajadzīgs līdzi ņemot un ko tev vispār nevajag. Vai bija kaut kas tāds, ko tu tieši nepaņēmi līdzi, bet pēc tam nožēloji, ka tas netika paņemts? Es teiktu, ka plecs bija tas, ko es sākumā nepaņēmu, bet vajadzēja paņemt. Jo man personīgi ir augsti diezgan bieži, un pienākot ziemas sezonai, siltums ir, bet man personīgi prasījās viņš vairāk. Līdz ar to plecs plus sega, tas bija tāda kombinācija, kas man palīdzēja izdzīvot visu ziemas periodu. Tātad salīgie cilvēki visi ņem līdzi pledu un arī omes vilnas zeķes var ielikt. Tur arī var visus omes adītos džemperus, visus dāvinātos džemperus un visu pēc kārtas. Viena lieta. Iesaku paņemt savus sildītājus salīgiem cilvēkiem. Pagājušajā gadā es nosalu, šogad es paņēmu sildītāju. Es dzīvoju tā kā kungs. Es personīgi neesmu saskārusies ar to, ka man ir augsti kojās, bet man sanāca tas, kad ziemas mēnešos, kas ir decembris, janvāris, es pārsvarā tur vispār nebiju, jo decembris un janvāris ir tāds laiks, kad augstskolā ir eksāmeni un lekcijas jau lielākoties ir beigušās, un tad es dzīvoju tuvāk nekā tu kojām, tuvākā pilsētā, un tad man sanāca, ka es varu izbraukāt, tāpēc es nevarēšu spriest par to, kā ir ziemā kojās ar siltumu. Man sanāca tas, ka pirmajā gadā, protams, es pie visām brīvdienām braucu mājās un biju mājās, līdz ar to, nemaz nebija tik augsti tad, kad es biju kojās, jo es vienkārši atbraucu uz pāris dienām uz tiem pašiem eksāmeniem, paliku kojās un tikpat ātri reiz braucu prom. Bet šogad, pārziemojot kojās, tā bija jūtama atšķirība. To, ka šogad es vairs tik ļoti nemaz nebraucu mājās, ka es vairāk tieši paliku kojās.
Tagad mēs turpināsim ar jautājumiem, kas varētu iedalīties tādā sadaļā pirmās nedēļas kopmītnēs. Kā tu jūties pirmajās dienās? Vairāk apjukusi vai sajūsmināta? Pirmajās dienās es teiktu, ka es vairāk vienkārši centos saprast to visu sistēmu kājām, vairāk tā, iedzīvoties viņās. Tas vienkārši paiet kāds laiks, līdz tu pierodi pie tā, līdz tu saproti to savu ritmu tajās kājās, līdz tu saproti arī to cilvēku, kas dzīvo ar tevi ritmu. Jo, ja jums neesat visi no viena kursa, jums vienkārši būs savādāki dienas ritmi, jums lekciju laiki varētu atšķirties, jums kaut kādas ārpus lekciju aktivitātes atšķiras. Līdz ar to vienkārši sākums paiet vienkārši pielāgojoties tam visam. Es atcerējos to, kad iepriekš mēs neviena nepieminējām par to, ka virtuve nav istabiņā, ka tā ir koplietošanas telpa uz pusstāvu. Man šķiet, ka sanāk, vienā stāvā ir divas virtuves. Jā, tas ir tā. Tas sanāk uz pusstāva ir viena virtuve. Tiem cilvēkiem, kam interesē tieši kādas ir Vidzemes augstskolas kojas. Un sanāk arī tas, ka par šīm virtuvēm, ka vienā pusē ir tā teikt lielāka virtuve, un otrā pusē ir tā teikt mazāka virtuve. Tāda pieticīgāka, tā teikt. Bet man šķiet, ka tur ir visa vajadzīgā, tā teikt, tehnika, lai tu varētu uzturt pelmeņus, piemēram. Jā, vai arī, tur arī krāsns ir pieejams, tur ir plauktiņi, tur ir izlietnes, tur ir, tā teikt, tas žāvētais, kur šķīvišķi saliek iekšā, vienkārši ūdens notek iekšā. Un arī man liekas, ka to būtu ļoti svarīgi pieminēt to, ka uz visām kojām ir pieejams tikai 2 veļas mašīnas un 1 žāvētājs. Un tam visam ir domāta speciāla aplikācija. Varbūt tu atceries un vari pastāstīt, kā izskatījās tava pirmā nedēļa tieši tādā rutīnas ziņā, vai jau tev izveidojās kaut kāda rutīna, vai arī tev katru dienu bija pilnībā citādāk, un tu vispār nesaprati, kas notiek, un tikai centies pierast un izdzīvot to pirmo nedēļu. Es teiktu, ka pirmā nedēļa vairāk bija tāda iedzīvošanās un pierašanās nedēļa, jo, es jau, man liekas, ka kojās tur biju kaut cik ievākusies, kaut cik biju nedaudz dzīvojusi pāris dienas, bet tad sākās tās visas lekcijas, un tad sanāk vienkārši palaidz pa nakti kojās, no rīta sataisies, aizbrauc uz lekcijām, pēcpusdienā vai vakarā esi atpakaļ, sadari savus mājas darbus, savu vajadzīgās lietas, apmeklē vajadzīgos ārpus lekciju aktivitātes un vienkārši atkārto to pašu procesu. Vismaz tās pirmās pāris dienas, pāris nedēļas. Tad varētu teikt, ka tev izveidojās tāda rutīna jau savā ziņā, tas, kā tu dzīvo tajās kojās. Savā ziņā jā, jo katra nedēļa ir tā teikt savādāka kojās, jo mācības, protams, arī tur atšķirās, līdz ar to dienas grafiks atšķirās. Jā, tad nav tā, kā bija vidusskolā, ka tev katru nedēļu ir viens un tas pats stundu saraksts, un tu zini, cikos tu celsies, cikos tu būsi mājās, un bezmaz vai kādu mājas darbu tev būs jāpilda. Jā, tā tur tas nav. Tur tā nav, nē, jo arī tikpat labi vienkārši dienu pirms tam, vai arī tajā pašā rītā var atnākt e-pasts par to, ka lekcijas nemaz nenotiek, un tad tev ir jādomā par to, ko es darīšu rīt, ko es darīšu tajā dienā. Kā tu risināji sadzīviskas lietas tieši ēst gatavošana, istabiņu, koplietošanas telpu mazgāšana, tīrīšana, kā tas tika risināts? Par ēst gatavošanu tu vienkārši to, ko es gribēju, to es arī gāju taisīt. Pirmajā kursā vairāk fokusējos uz tādu studentu dzīves stila pēdiņās, tā kā ēdieniem, ka visi tie makaroni un kaut kādas vistiņas tādas ļoti virspusēji. Bet tagad es sapratu to, ka tā kā, reāli nav jāiedzīvojas tajos studentu ēdienos, ka reāli var normāli uztaisīt ēst arī pa saprātīgām cenām. Labi, šobrīd tās cenas ir kādas ir, bet, ja labi grib, visu var. Jā, tikai ir jāatrod tā gribēšana un spēks iet to darīt. Kā notika līdzsvara meklēšana starp studijām un koju dzīvi un socializēšanos tieši ar koju iemītniekiem, istabiņas biedriem? Es teiktu to, ka ar koju biedriem, kā ar tiem, vienkārši atskaities to, ka, es, piemēram, savu istabas biedreni, ar ko es šobrīd dzīvoju, es vienkārši pasaku, labi, es izbraucu, būšu atpakaļ, tad varbūt arī vēlāk, ja kas man ir atslēga, es paņemšu līdzi. Balans starp to visu, es teiktu, tas ir diezgan vienkārši,
jo lekcijas ir tas apmēram tā kā skola, vienkārši atnāc, ieroties, mācies, uzzini to, ko tev vajag uzzināt, ārpus lekciju aktivitātes, nu tie paši pulciņi visi, un kojas vienkārši kā guļam vieta. Tavuprāt, cik svarīgi ir labi saprasties ar istabas biedriem? Manuprāt, ir diezgan svarīgi saprasties, jo, ja izveidojas kaut kādas problēmas, nu tad tas arī varētu izjaukt, tā teikt, to ikdienas ritmu, kas jau ir iepriekš izveidojies. Es uzskatu, ka problēmas vajadzētu izrunāt, bet tādā, normālā civilā līmenī, nevis ar pārmetumiem vai kaut ko tam līdzīgu. Vai ir bijuši kādi konflikti tieši tajās istabiņās, kur tu dzīvoji, un kā jūs to risinājāt? Es tos īsti nenosauktu par konfliktiem, es vairāk to vienkārši nosauktu par komunikācijas kļūdu, tas, ka vienkārši nesazinājās pareizi savā starpā. Tas vairāk par koplietošanas telpu tīrīšanu un tādām lietām, vai arī, piemēram, es nezinu, tas, ka no leduskapja tiek paņemta cita ēdienas, bet par to nepabrīdina. Tā kā, ja tas ir iepriekš atrunāts un ir sarunāts tā kā, es paņemšu, bet es tev nopirkšu vietā, ok, labi, man ar to nekas nav sakāms. Bet, ja, piemēram, tas iepriekš netika atrunāts, tad tur ir kā ir. Tas ir, protams, atkarīgs arī no cilvēka un to, kā viņš uz to visu reaģē. Jā, tu minēji tieši par to komunikāciju, un tajā istabiņā, kur es šobrīd dzīvoju, mums ir izveidota WhatsApp grupa, kurā arī, es gribētu teikt, ka ir diezgan svarīgi, ka tāda ir, jo tur arī noteiktā komunikācija, ja, piemēram, es, neesmu kojās, bet mans istabiņas biedrenis ir kojās, un tad, ja kaut ko vajag noskaidrot, tad tieši tā WhatsApp grupa ir tāds labs veids, kā var komunicēt, lai tur nav, piemēram, jāzana, vai arī, kā tu teici, lai nav tā, ka rodas situācijas, ka kaut kas ir izdarīts bez otra piekrišanas. Man bija tā, ka pirmajā koju gadā man bija šī WhatsApp sarakste, WhatsApp čats, kur mēs visi bijām salikts kopā un sarakstījāmies par visu, padevām ziņas, kas ko kā. Bet tagad otrajā kursā esot, es jau iepriekš biju minējis to, ka mums tās mūsu kaimiņienes, kas dzīvo blakus istabā, ka viņas diezgan reti parādās kojās. Līdz ar to lielākā komunikācija notiek vienkārši starp mani un manu istabas biedreni. Mēs vienkārši savā starpā privāti sarakstamies. Protams, ja ir kāda problēma, kas ir, ne problēma tieši, bet vienkārši ir kaut kāda lieta, ko vajag uzzināt, vajag pateikt, tad es personīgi uzrakstu kādai no tām personām, kas dzīvo blakus. Jā, šis arī ir risinājums. Kā tu teiktu no savas pieredzes? Vai kopmītnēs ir viegli koncentrēties studijām, piemēram, tieši rakstīt darbus, lasīt kaut kādus uzdotos uzdevumus? Kā ir? Es teiktu, ka, ja ir normāls galds un normāls krēsls, tad vienkārši var izdarīt. Jā, katram ir savs tas veids, un katram ir tas, kā viņam ir ērtāk. No tavas pieredzes spriežot, vai pirmā nedēļa, jeb pirmais mēnesis ir tikai izdzīvošanas režīms? Es neteiktu, ka pirmais mēnesis ir izdzīvošanas režīms, tas ir vairāk vienkārši pielāgošanās augstskolas vidē, pielāgošanās kopmītnes vidēm, ja cilvēks dzīvo kopmītnēs. Pilsētas kā tādas iepazīšana, ja students nav vietējais no Valmieras, jo man vismaz tā bija, ka es pirmo mēnesi gāju uz lekcijām, gāju atpakaļ uz kopmītēm, bet brīvajā laikā es arī mēģināju iepazīt Valmieru vairāk. Man nebija šī iepazīšana vajadzīga, bet es arī to piekrītu par to, ka tas pirmais mēnesis ir tā, ka, protams, es ticu, ka ir citi cilvēki, kuriem ir tas, kad viņi grib ļoti kaut ko ārpus studijām darīt, tur iesaistīties visādos projektos un tā, bet man arī bija tieši tas, kad pirmais mēnesis ir tas, ka tu aizēju uz lekcijām, tu aizēju uz kojām, un tad pēc tam tu, piemēram, aizēju tur vēl uz veikalu. Vai, piemēram, kad tu iemeklēt pusdienas, tad tu apsties, iegūsti tās vietas, kur tev labāk garšo, kur tev labāk patīk tā atmosfēra. Jā. Es gribētu teikt, man bija līdzīgi kā tev. Jā, arī tas pirmais mēnesis tika pavadīts reāli tīri iepazīstot tās vietas, ko varētu pusdienās aiziet, no vecāku kursu studentiem, iegūt informāciju par to, kuras pusdienu vietas ir labākas, uz kuriem veikaliem labāk iet pie tādām un tādām vajadzībām. Bet, protams, ar laiku tu vienkārši pats arī saproti savas tādas mīļākās lietas, tādas lietas, kas tev nemaz nepatīk. Un tas ir vairāk tāds vienkārši mēģini, izmēģini un saproti. Tagad mums ir nākamā sadaļa.
ar jautājumiem, kas ir tieši budžeta plānošana, jo, protams, ka dzīve kopmītnēs saistās ar citiem budžeta plānošanas paradumiem, jo man personīgi bija tas, ka es dzīvoju kopā ar vecākiem, un tad man bija tas, ka tas ir viss jauns, un kad man pašai ir jādomā viss. Tādēļ es gribētu tev pajautāt, kā tu plāno savu budžetu kā students? Jā, man arī iepriekš bija tas, ka es vidusskolā dzīvoju kopā ar vecākiem, un tagad, esot augstskolā, dzīvojot kājās, tas arī bija kaut kas jauns. Es personīgi budžetu vairāk plānoju tā kā pa nedēļām, vai arī vismaz pa pusnedēļām, jo tad es centos saprast, piemēram, ko es gribēšu ēst tad, vai arī ko es gribēšu ēst citā dienā, vai arī es vienkārši to izdomāju, esot veikalā. Es sev nostādīju vairāk tādu mērķi, ka nedēļā vairāk par 50 eiro priekš pārtikas neiztērēt. Pirmajā kursā, tajā pirmajā semestrī, es diezgan pieturējos tam visam, bet man arī palīdzēja tas, ka man katru mēnesi ienāca stipendija. Līdz ar to es varbūt atļāvos kādu reizi neuztaisīt sev vakariņas, bet es nezinu, varbūt pasūtīt no kādas ātrās ēstuves, vai arī vienkārši aiziet uz kādu kafejnīcu pusdienās, vai arī vakariņās paņemt no kafejnīcām ēdienus līdzi, vai arī kādā veikalā jau gatavu pārtiku nopirkt. Līdz ar to budžeta plānošana tas ir vienkārši atkarīgs no tā, cik ļoti tu esi gatavs ieguldīt to naudu priekš pārtikas, jo es uzskatu, ka tieši uz pārtiku nevajag saudzēt naudu, ka tieši labāk paēdis cilvēks būs laimīgāks. To, ka ja tu vairāk sāksi griezt naudu nost no savas pārtikas, tu vienkārši jutīsi, ka tu nejūties labi. Protams, es to saku vairāk par sevi no savas pieredzes, ja kādam tas ir savādāk, protams, tas var atšķirties arī. Tu pieminēji, ka tu nostādīji sev mērķi 50 eiro nedēļā uz pārtiku, bet, manuprāt, no savas pieredzes man šķiet, ka šie 50 eiro ir ļoti pietiekami, ja tu pats gatavo. 50 eiro ir pietiekami, īpaši, ja tu pats gatavo, jo tad tu vari sapirkt arī, tā teikt, lielākas pakas ar ēdieniem, nevis tos pašus, 200 gramus ar noteikti pārtikas veidu, bet arī kilogramu paņemt, ja veikalā tajā brīdī ir atlaide. Tas, protams, sanāks izdevīgāk. Runājot par tajām lielākiem iepakojumiem par tieši ēdienu, vai tu nesaskāries ar to, ka tev tieši prasās, ka, piemēram, kaut kāds krējums būtu mazākā iepakojumā, jo tu vienkārši nevari viena pati dzīvojot kojās iztērēt šo produktu, līdz viņam beidzas termiņš. Jā, tā ir. Es ar to ļoti bieži saskāros, to, ka uz to noteikto reizi, kad es taisu ēdienu, man vajag, piemēram, to pašu minēto krējumu. Es neizēdīšu 400 gramus ar krējumu vienā piegājienā, līdz ar to man prasītos, varbūt tos pašus 200 vai 100 gramus. Bet, veiklā ir pieejams tas, kas ir pieejams. Līdz ar to man arī nācies improvizēt un veidot ēdienu plānus vienkārši saistībā ar to, kas vēl ir atlicis, ko vajag izlietot un tādā garā. Jā, es tev tieši šo uzdevu, jo es pati ar to šobrīd ļoti bieži saskaros, kad es nevaru, piemēram, ņemsim to pašu krējumu, kad es nevaru, piemēram, izvēlēties ēdienu, kurā ir krējums vajadzīgs, jo es zinu, piemēram, es palieku tur 4 dienas kojās, un ir variants, ka tu ņem līdzi to krējumu, bet par to pašu krējumu iepakojumu runājot, man šķiet, ka ir diezgan liels risks, ja es viņu ielikšu mugursomā kopā ar drēbēm, kad aizbraucot mājās, man būs nevis krējums un drēbes, bet krējumainas drēbes. Nē, tas ir bet teorētiski var jau arī piedāvāt vienkārši cilvēkiem, kas dzīvo ar tevi kopā istabiņā. Tas arī ir variants to, ka, piemēram, tu minēji, ka tev ir tas čats, ka tu tagad dzīvo kājās. Tikpat labi tu vienkārši vari pateikt, hei, es braucu prom, man ir palicis krējums, ja jums vajag, tad jūs droši varat izmantot. Tādā ziņā. Jā, šis ir diezgan labs praktisks ieteikums jaunajiem studentiem. Paldies tev. Kā tu teiktu, kur aiziet visvairāk naudas? Tas ir tieši istabiņas tajā īrē? Īrē. Vai tas tieši ir tajā pašā ēdienā, vai arī tev aiziet kaut kur citur, piemēram, izklaide vai kaut kas tāds?
Nu, es uzskatu, ka šajā ziņā katrs cilvēks būs savādāks, jo runājot par tām pašām koju cenām. Ja tu dzīvo ar kādu kopā, tu maksā 90 eiro mēnesī, tas ir bez nekādām tur atlaidēm īpašām. Bet, ja tu gribi visu istabiņu sev viens, tu maksā 150 eiro. Līdz ar to tur jau uzreiz sāk atšķirties cenas. Ēdienam tur arī ir kā kurš tērēs, varbūt kāds ēd vairāk, iztērēs vairāk par 50 eiro nedēļā, kāds varbūt ēd mazāk, līdz ar to iztērēs varbūt, es nezinu, tos pašus 30 eiro nedēļā. Nu, katrs cilvēks jau ir savādāks, plus vēl arī ar tām visām izklaidēm. Nu, es personīgi neju nekur tā baigi izklaidēties. Es vairāk to visu naudu ieguldu, tā teikt, pusdienās, ko aiziet starp lekcijām, un tad vakarā sev vēl vakariņas uztaisīt. Jā, tad sanāk, ka tev visvairāk tā nauda aizietu tieši tajā pārtikas pirkšanā. Jā, sanāk, ka koju izdevums tas pats par īres maksu un pārtikas izdevums skaitās tas lielākais tēriņš. Jā, man ir līdzīgi. Varbūt tev ir kādi taupīšanas triki, ko tu izmanto, lai neiztērētu pārāk daudz naudu? Es vairāk taupīšanu izmantoju pirmajā kursā ar visiem tiem saucamajiem tiem lētajiem studentu ēdieniem, ka piemēram tās pašas nūdeles, kas ir ar kaut kādu, es nezinu, ļoti minimālu gaļu, vai arī vispār bez gaļas, vienkārši paņem tomātus, gurķus klāt, bet tur uzreiz iet runa arī par to pašu ēdiena kvalitāti. To, ka es īsti nejūtos pāēdusi, tas ir ietekmēja visas pārējās ikdienas aktivitātes tādā ziņā, ka es nevarēju līdz galam normāli padomāt, nevarēju līdz galam piesaisties pie skolas darbiem, bet tad, kad es pamainīju šo visu ēšanu, tomēr ieguldīju to naudu tajā visā, ir jūtama atšķirība. Ja ir vēlme ietaupīt, tad man šķiet, ka paņemt līdzi pusdienas, nevis iet kaut kur uz kādu kafejnīcu vai ēdnīcu, ir ļoti labs veids, kā var ietaupīt naudu. Tas ir ļoti labs veids, jo tad, kad es sāku par to reāli domāt, kā varētu kaut ko vismaz nedaudz ietaupīt, un tad, kad arī nebija slinkums taisīt ēst, es sataisīju ēst bišķi vairāk nekā es ikdienā apēstu, tikai lai nākamajā dienā, vai arī nākamajās 2 dienās, atšķirībā cik daudz tika sataisīts un cik ilgi ēdiens var arī noturēt. Sataisīju un vienkārši paņēmu līdzi uz augstskolu pusdienās. Es arī tā esmu darījusi. Tas patiešām ietaupa naudu. Vai tu šobrīd strādā vai esi strādājusi paralēli studijām? Es esmu gan strādājusi un gan nestrādājusi paralēli studijām. Un kā tas ietekmēja tavu tieši to budžetu un līdz ar to arī ikdienu? Un vispār, kā to darbu tu savienoji ar studijām? Vai tas bija grūti vai viegli? Es teiktu tā, ka mana darba vieta bija diezgan pretīm nākoša, ka viņi pielāgojās, tā teikt, manam lekciju dienām, ka es pateicu, ka es netieku tajās un tajās dienās, jo man ir lekcija, un man pateica, ok, labi, tad mēs pielāgosim grafiku, līdz ar to es teiktu, ka tas bija diezgan liels pluss man, ka darba vieta tieši pielāgojās lekcijām, bet tad, kad es paralēli strādāju studijā, nogurums bija jūtams, lielāks, bet es neteiktu, ka tas baigi man ietekmēja tajā brīdī. Protams, tad arī budžets bija palielināts priekš mēneša izdevumiem. To, ka varēja varbūt vairāks, saldumus nopirkt, vai arī, kādu kafiju vairāk nopirkt automātā. Tad varētu teikt, ka tev ir diezgan pozitīva pieredze bijusi ar to strādāšanu, kamēr notiek studijas. Jā, es teiktu, ka diezgan pozitīva. Tad šai sadaļai tāds noslēguma jautājums, vai tavuprāt Latvijā studentam ir viegli finansiāli izdzīvot? Tur jau atkal iet tā pati runa par to, ka katrs cilvēks jau ir savādāks, ka katram cilvēkam situācija ir savādāka. Līdz ar to varbūt ir kāds students, kam vecāki ir diezgan pretīm nākoši un katru nedēļu vai katru mēnesi ieskaita naudu, lai palīdzētu, vai arī vismaz kojas apmaksā. Varbūt kādam šis viss ir jāapvieno vienam pašam, bet es teiktu, ka no manas skatu punkta, kad es kojas un dzīvošanu kojās uztveru kā pozitīvu lietu. Tad mēs turpināsim ar nobeigumu jautājumiem. Varbūt tu vari nosaukt tādu vienu lietu, kas tev ir palikusi atmiņā kā grūtākais, kas notika pirmajā mēnesī. Grūtākais bija pierešana pie kojām. Tas, kad pamosties
un saprotu to, ka tu vairs neesi mājās, to, ka, es nezinu, tev mamma nesagaidīs ar brokastīm, to, ka šis te tev nevedīs uz skolu un pēc tam nesavāks, ka tev pašam ir uz turieni jātiek, ka tev pašam ir jātiek galā ar lietām. Un tad tieši pretēji, kas bija tāds patīkamākais pārsteigums vai patīkamākais notikums pirmajā mēnesī? Pirmajā mēnesī vispatīkamākais laikam bija vienkārši kursabiedru iepazīšana un vienkārši socializēšanās kā tāda, ka iepazīsti gan savus kursabiedrus, gan cilvēkus, kas ir kojās, gan arī visus pasniedzējus. Jā, es domāju, ka šis varētu būt ļoti atšķirīgi cilvēkiem, jo man šķiet, ka ir cilvēki, kas tieši ar šo iepazīšanos un socializēšanos, ka tā viņiem izraisa bailes, stresu, un kad viņi to noteikti neliktu pie patīkamākā. Jā, tas jau atkal ir, ka katrs cilvēks ir savādāks. Es jau vairāk tāds sociāls cilvēks esmu, līdz ar to tas, ka es iepazīstu jaunus cilvēkus, man ir tāda forša pieredze. Jā, katrs mēs esam citādāks. Vai tu turpmākajos studiju gados, kas sanāk, tev būs 3. un 4. kurs, izvēlētos dzīvot kopmītnēs? Es teiktu, ka jā, es izvēlētos dzīvot kopmītnēs, jo pieredze līdz šim ir devusi man gan pozitīvos, gan negatīvos aspektus no visas dzīvošanas, bet es tomēr tāpat izvēlētos dzīvot kopmītnēs, it īpaši, ja tas ir kādu pazīstamu. Kādu padomu tu dotu sev, kad tikko ievācies kopmītnēs? Nestreso. Tas ir tāda pirmā lieta, nestreso. Vienkārši atslāpsti, iedzīvojies kojās, saproti, kas vispār notiek, kas nenotiek, un vienkārši nestresot. Jā, es varētu tev pie šī piekrist, jo es arī esmu cilvēks, kas ļoti uztraucas par visu, kas ir jauns, un man liekas, ka tas ir, tas viss būs tik briesmīgi, un es jau arī izdomāju vissliktāko scenāriju, kas var notikt. Bet tad beigās, varbūt savā ziņā tas ir labi, kad izdomā sliktāko scenāriju, jo beigās tev ir tāds, bet tas jau nemaz nebija tik slikti. Jā, tas savā ziņā ir tāds plusiņš to, ka, nemaz nebija tik slikti. Jā, bet, stress nav labs, un es domāju, ka studiju darbi tieši mācīšanās ziņā sagādās pietiekam stresu. Līdz ar to par kojām un kopmītēm visām nevajadzētu iespringt. Tieši tā. Kā tev šķiet, būt pirmkursniekam ir grūti vai viegli? Es gribētu teikt, ka būt pirmkursniekam ir kaut kur pa vidu, jo ir savi plusi, ir savi mīnusi, bet tajā pašā laikā es neuzskatu, ka tas ir baigi kaut kas sarežģīts, ja tu nestreso par to tik ļoti. Paldies tev par sarunu. Tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Atā!